watch me hit, that's a bet. If she broke, then I'm dead, bitch, I'm old. Draudziņi, šodien mēs braucam kaut kādos 7:30, tagad ir braucam uz cirkuli, atpūsties bišķi, vai ne? Tagad ir 7:43. Nu labi, mēs braucam atpūsties cirkulītī. Jā, kaut ko pačilosim vēl. Jā. Pafilmēsim, parunāsim par idejām un... Tāda, nākamais video droši vien būs 2. septembrī. Jā, kad mēs braucam uz skolu. Vai te, Nīkus, vai tu pirmiem nav jāiet? Nē, jā, bet nu pirmais tā svētku diena, tas jau 2. sākās skola. Jā. Nu jā, būs no rīta, kad mēs aizbraucam, pielāžam šito te sulveni un braucam mājās. Bet nu, šis video iznāks krietni vēlāk. Jo, nu... Nīkus, cepur. Jā, cepurīt. Aicinu šodien riktīgi labi iet. Jo, ko viņš iet? Piegāja pilnu bāku. Jau kuru, Raivo pieliek pilnu bāku. Jau kuru reizi mēs sakam, ka viņš iet labi. Jau kuru reizi. Man bija 3 stābiņi, un es šodien piepildīju uz 26. Man likās, tev bija 2? Nē, 3 viss. Ok. Šodien no rīta bija 4, bet tagad es mammu gaidu, vai tēti mājās bija 3. Ok. Tādēļ mammu, jā bija. Jā. Kāpēc viņš vēl tik ātri iet, man jāsās, kāpēc viņš neprauc pārāk ātri. Oi, Raivo! Nu jā. Jā, es tagad šodien Rūdu savu brāli aizvedu uz angļu valodas mācībām, ja? Tur baigi daudz sīkie, kuri gāja garām, riktīgi skatījās mašīnu manējo. Nu, viņa maziņi ir, un vēl uzstūdēti, nu, ko tu vēl negribi? Jā, kā jums patīk mūsu tūnings? Nē, tā nebija vislabākais, bet mēs paši darījām. Arī paši, Šīti jau ved pie mehāniķiem. Jā, vēl mums jātiek ar radio galā, tur arī būs video kaut kā. Jā, drīz būs kaut kur 10. septembrī jābūt. No, atkal, jā. Kaut kur ap 10, ap 20 kaut tādu. Jā. Nu, redzēs. Ja kaut kur septembra beigās mums video kādreiz liekam pēc display radio iekšā. Jā. Nu, ja, tur mēs aizdīs pie elektriķa, jo tas nav likas baigi īsi, tur ar vadiem viss tas. Nu, vienīgais jāapstāv droši nātais, bet mēs jau tāpat neko tur nejādzam. Jā, es zinu, ka nevajag bez pie pašiem vajag, bet nu rādījos vajag neko sačikāt. Nu, labāk ar elektroniku pašiem neko nedarīt, jo elektronikā mēs visi zinām, ir visstrakākā lieta mašīnām. Un ja tur kaut kas nobrūk, Jā, es šos rupjos vārdus neteikšu labāk. Display radio vajag foršu feature. Tu vari skatīties pultenes, vari uzlikt savu GPS vai kaut ko tādu. Nē, nu man tūkumu forši nevajadzēs GPS, bet kaut kāds cits lietas jau varētu. Ok, drīz būsim pie cirkuļa. Jā. Varēsim parādīt, ko mēs nopirkām. Jā. Kur mēs nopirkājāmies, un tās skats izskatās. Paskatieties, cik ir smuks rakadiņš. Smuks ir, jā. Ko viņš iet? Jebā, Raivo. Jau cirkulam dīzels baigi maksā 4 centi nometās. Kanoči, ja jums vajag benžu ādu, brauc uz cirkuli, kamēr vēl blēt ir. Opā, re, kur parādīšu jums, cik maksā dīzelīts €51 litrā. Lēti? Jā, tas ir diezgan ok, normāli. Jā, labi, tad būs mans palcī, kamēr aiziesim, visu saliesim un izdarīsim. Oi, tur nav kur nolikt, Raivo. Ir. Jā. Nu, labi. Aizslēdz durvis. Jā, būs maziņš skaidriņš, ka mēs aizlādīsim vēl uz maksiem. Tas sastilnēt jau? Jā, san jau. 12 sekundes. Dabujam šokolādes ērens kapību. Cerēt. Jā. Tas ir riktīgs. Jā, pasēdēs pišku pačilosies, ja mēs aizbrauksim uz Maksimu, ja? Jā, vēl aizbrauksim uz Maksimu. Jā, aizbrauksim uz Maksimu. Nu, Raivo stāsti savas idejas. Par Aiksam? Jā. Labi, man ir plāns šitāds. Aiksam pirkt display ekrānu, ja? Jā. Skaties kamerā. Display ekrānu, ja? Jā. Kā es teicu, tad vēl varētu šito diskus nokrāsot melnus ar baloniņu. Nu, it kā jau ar baloniņu nekas traks tiem sulu diskiem nebūs. Aizbrauksim, nomazgāsim tos diskus sākumā un pēc tam turpat netālu varbūt. Jā. Vēl tas gribu vēl viņu notīrīt. Jā, es viņu gribu notīrīt. Ne, nu viņu izskatās, ka viņu baigi nevajag tīrīt, bet nu man nepatīk tur šitās superlīme uz tām uzlīmēm, nu jā, jo tur vajadzēja. Tad, nu jā, vēl subi sakāt.
sakrāt viņam subi nopirkt, kuram negribās tā subi dabūt. Visiem jau subwoofer patīk. Tad es vēl gribētu šito ten spoileri dabūt. Es zinu, kāpēc, bet man gribās vienkārši kāds sportiskam izskatam. Jā. Kaut kādu. Jā, un tas ir viss, ko es gribu. Ingus, tavas idejas? Nu, loģiski, ka mums vajag arī radio. Jā, Ingusam galvenais radio. Nu, mums vajadzētu radio. Radio vajag. Mums vajadzētu tiešām normāli radio, normāli skaņas sistēmu. Jā, nu, mēs nezinām, vai tās stūmas vispār, kas ir zem tā bardačoka un zem tavā pusē. Man liekas, ka tur mehāniķis teica, ka vai tētim, ka tur viņa vada ir izrauta. Jā? Jā. A, kā viņš zina? Kaut kas tur bija. Snāk, tās stumbiņas var neiet. Nu jā, tas apakaļ. Mēdīs viņu pie mehāniķa, bet cerams, ka līdz 2. septembrim nebūs. Nu, nebūs vēl viņš pie mehāniķa. Jā, bet jā, aizvedīsim vismaz salabos, jo es gribu uz 2. septembrim braukt tur ar Aiksam. Jā, lai video arī ir. Nē, nu būs. Mēs pateiksim, ja mēs vienkārši beigsim video likt, ja mēs neliekam, tas nozīmē vienkārši mums nav par ko likt. Mēs tā jau cenšamies. Jūs varat komentāros nerakstāt, ko mums darīt ar šo sīpolu kasti. Nu, uzrakstīt, uzliet uz 80. Labi, ja būtu tukumā tādi neatļautie ceļi, ok, uzlaist uz 80, bet tālāk, tas būtu maksimums 2 minūtes, kā tālāk jāga video. Jā, kaut ko tādu, piemēram, nezinu, nu kā, izbraukt pa ceļiem. Es arī reautu kamerā izstās savādāk nekā dzīvē. Nu, labi. Izbraukt šito ten trasi, kaut kādu trasi, kur mēs vēl neesam braukuši, piemēram, nezinu, tukumā, nezinu, pa kaut kādām ziļām, piemēram, tur, nezinu, līdz Melnezaram aizlaišu un atpakaļ kaut kādu ceļu, kur mēs reti. Es tikai vienu reizi esmu uz Melnezaru braucis, vairāk nekad. Nu jā. Bet taču Melnezarā bija tā trasīt, mums varētu tur aizbraukt nofilmēt kaut kādu. Jā. Kaut ko izbraukt vienkārši. Jā, tā bija pirmā vieta, kur es braucu ar savu Aiksu. Tur man tēca aizveda. Izvaries, nu, bļaļ, nu, bidaras. Tad, nu jā, es tur pirmo reizi aizbraucu. Labi. Es tur biju ar tēci mani aizveda, ja? Un es tur aizbraucu, ja? Mēs braucām un es... Tā bija laikam pirmā reize, kur es iemācījies braukt, jā? Jā. Un tur bija Sākumā viņš pat nezināja, kuri gāzes un kuri bremzes varā. Un tagad es visu zinu. Jā. Nu, labi, varbūt izklausās stulbi, bet, nu jā, es pirmajā dienā nezināju. Es vispār neko nezināju par Aiksamu. Nē, nu es zināju bišķi, kā ar mašīnu, bet vismaz, ja jūs sakat, ka mopēda auto ir labāks par mopēdu, ja, es tā gan neteiktu. Nu, labi, varbūt mopēds ir, nu, tādām, ja tev nav naudas, piemēram, mopēda auto, ja, bet man mopēda auto patīk, tāpēc, jo tu jau būsi gatavs B kategorijai. Arī fakts ir. Labi, tas ir automāts, nevis manuālais, bet, nu, un tu vari iemācīties. Ne jau visi cilvēki liekas manuālā, piemēram, ja tu liekas automātu, tu ar šito... Un ja es domāju, ka Aiksamam nav manuālais, Aiksam 500 ir reāli manuālais, 4 ātrumi, ja ne pat 5 varbūt viņam ir. Jūs arī komentāros varat rakstīt, ka, piemēram, nezinu, jautājumus un mēs atbildēsim. Mēs varam uztaisīt jautājumu atbildēšanas sēriju, ja, es gribu tādu sēriju, un mēs vienkārši atbildējam. Un visi, piemēram, nezinu, tagad Ingus, kā mani filmē, Jānis vienkārši atbildu visu. Jā, rakstīt komentāros. Mēs urakstam uz lapu, nezinu, komentārus, bez tam es pajautāju, tas ir no tā. Piemēram, kādi komentāri, piemēram, uzrakstīt, kā šitas ten, nu, mēs uzrakstīt šito te, nu, piemēram, nezinu, uzrakstīt, kāds Aiksamam nākamās idejas, nu, mēs pateicām pēc kaut kādas lietas. Piemēram, nokrāsot, pateikšu tur, jā, nu, tā, sapratāt loģiku. Jā, un jūs arī varat jautāt izaicinājumus, mēs tajā kanālā, nu, atbildēs. Ja varēs uzliks kā pēc manas galvas kaut kādu tekstu, nu, kur rādīs, nezinu... Uzliks. Tā var izdarīt, jā, samatās. Raivo, nočipo Aiksam, un tur es pateikšu, Raivo, kad tu čipos Aiksam, es pateikšu, nu, blā. Jā. Nu, labi, nu, čipot, tas ir big banāli, tam, nu... Mums jau tā viņš rāda čipošanu, vienkārši to dzinēju nobeigs. Viņš ir sarūsējis. Es esmu izrēķinājis tā, ka viņi nočipos 2 dienas, tas motors vienkārši izšķīdīs. Mums jau tā viņš ir sarūsējis riktīgi. Jūs esat redzējuši Aiksam, kā ārboņi tik maziņi. Mans tēvs ļoti labi sponsorē. Labi, es neesmu baigi izlutinātais, es to naudu esmu pelnījis. Es vecākiem visu laiku palīdzu ar visādiem darbiem, pieskatu maziņos un visu to. Es viņam riktīgi palīdzu, un tāpēc, man liekas, esmu nopelnījis. Nu jā, mans tēvs pērkajam detaļas palēnītē. Tagad amortizātoru aizmugurējā, labajā pusē no pagāžnieka sataisīs, ja? Un tad viņu vismaz tā kā, nu, tad viņš ies. Nebūs vairāk bum, vismaz jauns amortizātors būs. Tas nozīmē, ka bišku labāks amortizātors. Remont, tā kā mēs sūdīs remontu, salabos viņam dišku bremzes, nu, lai jau 5 minūtes. Jau 5 minūtes. Labi, es gribu 10-20 minūtes. Jā.
Man liekas, jums vairāk patīk, ka ir 15 līdz 20 minūtēm. Jā. Jo tā, ka mums bija pa 10 minūtēm 200, tā, ka mums bija pa 50 minūtes stūnīgi video, tur bija tikai 300 skatījumi. Tas ir bēdīgi. Jā, aiziet nolaikojot un pieskojot, mums tas ir svarīgi. Mēs tur riktīgi mocījāmies, nu labi. Lietu, jo tīpaši man zin kā pirms man šitā bija realitāte. Es jūs nespiešu, protams. Bet, nu, es saku, tas bija riktīgs. Manā prasmē tūnīgi video bija visgrūtākais. Jo tur bija pa visu, pa vēju un pa lietu. Labi, jūs jautājat, bet mēs esam idioti, ka mēs izvēlējāmies tādā laikā. Nu, atvainu, mēs nevarēja sagaidīt, notūnēt viņu. Jā, un tā viņš arī izskatās šodien. Jā, atceros, ka viņš vienkārši zilā kastē iznāca. Tagad viņam melnas strīpiņas ir aizsam uzlīmes uz durvīm. Jā, man liekas. Pēc tam parādīsim, ko mēs tur esam izdarījuši. Nē, kā jau tajā video redzēt. Noskatāties tūnīgi video, tur būs. Ieliksim aprakstā. Jā, linkus video. Jā. Ja jūs vēl šito skatāties līdz šejienai, ja kurus tagad runāju, es jums teiktu, ka jūs esat vislabākie. Paldies, ka jūs skatāties mūsu video. Un vismaz man ir prieks vismaz likt šitos video, jo mēs visu laiku dabūjam pāri 200 skatījumiem. Un tas ir ļoti forši. Mums jau ir 3-2 sekotāji, kad pēdējo reizi skatījos, un tas ir vispār forši. Jā. Vēl 18, ka mēs varēsim iet laivos jau. Jā. Tad vismaz būs, laivu kontents. Tā būs kontents rītīgs. Jā, nezinu, tur lielāko daļu būs filmēsim trasīts, vai ja kaut kas nosprāks, tad mēs filmēsim. Jā. Vēl nekas nav nosprāts, pu. Paldies, tas labi. Jā. Nu jā, tad... Reva, tu taču pasūtīji vienu amortizātoru, ko tu vēl tur pasūtīji? Amortizātoru, tad tos ir viņi. Nu, tur riktīga kara gasta, viņa šitik gara bija. Un šitik, tā kā viņa bija pie visu šo dēli līdz šejienai. Jā. Un tā kasta izmaksāja 182 eiro. Nu jā. Traki. Man liekas, garumā viņa varētu būt amortizātors pa visiem kaut kur sānos disku kluči. Jā. Jā. Tad, visu, ko es gribētu salabot aiksmam, ir riktīgi saraksts. Es gribu salabot bagāžnieku. Jā, bagāžnieks, tas ir trakākais. Jā, tad es gribu sataisīt vēl šitās riepas. Viņš ir crosslines, viņam vajadzēja būt arī 14, nezinu, kāpēc viņam ir arī 13. Es sāku, varbūt viņš ir pārbūvētājs, varbūt vecais saimnieks tāds Viņš ir sists, tas toč. Jā, priekšā, tas saprotams, viņš ir sists. Bet man vecāki pareizi izdarīja, viņi nopirka man sūdu. Viņš nav sūds, viņš iet, viņš leca pirmo. Ja tu pērci savam bērnam kādu 20 štuku aizsam, viņš neiemācīsies braukt ar viņu. Viņš tāds domās, man vecāki nopirks jaunu. Man nopirka 2 štukas, un es esmu laimīgs, es ar viņu izturos ļoti labi. Ja pa 20 štukām, tu tavs bērns neiemācīsies mašīnas vērtību, nopērc viņam pirmo kaut sūda grabažu, un viņš sapratīs, ka tā mašīna ļoti vērta, un viņam pēc tam standarti būs mazāki. Viņš jautās varbūt 3 štuku B kategorijas mašīnu kā Audiku vai kaut ko tādu. Arī fakts, jā. Es pats arī plānoju tikai iztērēt 3 līdz 5 tūkstošiem savai pirmajai mašīnai. Un tad otrai no 5 līdz 10 tūkstošiem. Tas ir loģiski. Pirmā mašīna arī jāpērc sūdu. Tas ir tā, tu nopērc lētu grabažu, ja? Tu ar viņam vienkārši, brauc, ja? Jā. Ja tu avarē, tas jau nekas, jo tā ir maza grabaša. Tu iemācies. Nav kā jēga. Es beidzot sakrāju 30 štuku mašīnu, ja? Tu nopērc, ja? Un nezinu, tu vari kaut vai pirmajā līkumā ar viņu avarēt, un tur tavu 300 000 aiziet. Tas tāpat kā nopirkt jaunu Porsche, domā, ka tu esi baigais biznesmens. Ja tu nopērc kaut kādu sūdu, ja? Tu ar viņu trenējies, tu uztrenējies, ja? Un pēc tam ar to savu dārgo mašīnu, tu vismaz māki ar viņu normāli braukt. Jā, tāpēc mans tips ir no sākuma pērciet kaut kādu sūdu, un tad pērkat labu mašīnu. Ingus, tavs optīs par šito. Tā arī ir. Tas ir tāpat kā nopirkt jaunu, mašīnu un domā, ka tu esi baigais biznesmens. Es patiesībā viņa tev mamma visu sponsorē. Vienīgais ir tas, ja tu pērci no pirmā mašīnu no 10 līdz nezinu cik tūkstošiem, ja? Vienīgais, ja tu esi miljonāri. Parunāsim par vienu lietu, par jaunajiem aiksamiem. Jūs domājat, ka tie jaunie aiksami ir jaudīgāk par šito sīpolkasti? Aizmirstat. Viņam vienīgajiem, man liekas, no visiem tukuma sīpolkastēm aiksamiem, man liekas, vienīgajiem nav ātrum ierobežotājs, ar kuru var uzbraukt uz 80. Man liekas, vienīgajiem. Es saku, vecais Gubodu ir ļoti labs. Jā. Es pastāstīšu traku stāstu, ja? Jā. Mums zinējiem nav pandas, ja? Pret ūdeni. Vienreiz, kad es ar Ingusu braucu, ja? Jā, pastāstos. Tur bija riktīga, gigantiska beļķi, un es nevarēju braukt atpakaļ gaitā, jo man kravas mašīna, un man bija jābrauc ar to beļķi. Viss ūdens tur pa jumtu gāja virsū, ja, viss ūdens. Dzinējs sāka zaudēt jaudu, ja, bet viņš aizgāja. Jā. Tas parāda, viņš ir reāli sarūsējis un sabojājies. Bet labi, kad iekšā katri neiegāja eļļā ūdens, tad viss kārtībā vienkārši. Tas ir ļoti labi. Un, elektriskiem
Ūdeni maziņā, ūdeni viss viņš nosprāgs. Bet viņam ir pānu, viņam ir uztaisīts viss. Viņam pat vienā pusē ir tā tur vata, kas aizsargā. Cik grūti pannu ir uzlikt? Es domāju, ka nav grūti. Nu, jāstāsta. Cik viņa maksā vispār? Man liekas, vajadzētu. Es nezinu, nu maksimums 100 eiro jārēķina. Nu, tas redzēs, varbūt sakrās. Šķiedra vielas pannai, nu šķiedra tas tur sūdam. Nē, to vajag. Nu, pannu jau vajag pret ūdeni. Salīmēm viss būs labi. Nē, ja tu esi riktīgs bombas, nu tā rūpīgi sakot. Nezinu, metāls cik varētu varbūt 5 eiro izmaksāt, ja tur atrod laba Nu, gabalu. kāds metāls 5 eiro, no 5 eiro, nē. Labi, 20, ja teiksim, apmēram. Vienkārši pat salīm, pieskrūvē kaut kā, ja? Vienkārši gatava panna, paša taisīta. Bet tā ir visādrākā sīpolkaste, man liekas, jau tukumā. Sagadiskā sīpolkaste pēc lēnītām viņu, nu, būvēju, bļāmies, kamēr viņas būs tikpat ērts kā šitā gada aiksams. Ko tu vēl gribētu no displeja ekrāna? Kā saiksmam mainās jaunajam? Labi, tev ir displejs, jā? Un display speedometrs. Bet vai tad bultiņa displejs, ja? Nu, kur bultiņa, ja? Vai tad tas nav vislabākais? Nu, labi, varbūt citiem, labi, es respektēju jūsu domas, bet manā opcijā bultiņu speedometrs vislabākais. Jā. Tu parunāt? Nā, man nav pateikt vienkārši. Tu jau esi īpašnieks, es tikai tas tur. Jā. Labi, braucam. Jā, es izdešu šīnas pauzē. Tā viss, tūlīgās mums sāks. Tūlīt būs nākošais kadrs. Oi, tu noskā viņš iet mums. Ok, mēs tagad braucam uz Maksimu. Jā, 2 minūtes ropiņš. Jā. Vienkārši pārnāsies. Atpakaļ ceļš jau arī vēl plusā būs. Nē, es negribu, lai 2 minūtes pāri ir. Nu, ok. Mūsu mašīna populāra. Jā, mums filmēja 2 tie pazīstamie vēl plusā. Tā vēl viens. Es gribu tā notunēt, ka par cilvēku, ko mēs nepazīstam, sāk filmēt. Tagad pār 7, jā? Pagā, 8:15 tagad ir. Tak, kāds kitās sūdz. Davai, gāz! Jā, kā viņš iet to skāņu blīnu, es nezinu. Man liekas, neviens V12 tik jaudīgs nav uzrāvienā. Šī tas ir riktīgs kubota. Nu, iet viņš labi, jā. Zinēs ir C482. Labāk laicīgi tā kā, lai tā, lai visus. Ai. Bļāviens. Tas uzrāviens vienkārši, es nezinu. Ar šī tādu no skolas aizbraukt, kaut būs riktīgs. Jā. Vai visi dūmi aizbraukt. Viņš aizsūtīs Markus viņam. Vai, tu riktīgs, kurpiņš labs. Iedomājieties, Raivo būs vienīgais klasē ar vispār kaut kādu mopēdu, kaut kas saistīts ar mopēdu, jo pārējiem visiem ir riteņi. Un nevienam nav mopēds. Nē, esmu zinu. Te jau mums būtu teicis, ka kādam no klases vēl būtu mopēds, bet nevienam nav. Jā. Es saku, ar mopēda auto tas ir riktīgs stils. Cilvēki daži varbūt ienīst mopēda auto, bet es personīgi viņus mīlu. Jo no 14 gadiem iedomājieties braukt ar šitādu monstriņu mazu. Baigais monstrs nav, bet maziņš monstriņš viņš toč ir. Jū. Kāpēc man visi cilvēki mīģina? Man ir gaismas ieslēgtas! Ēj! Es jums neko nesaku, ka šis video iznāks ātri, varbūt nezinu kaut kādu, nezinu, novembrī. Šodien. Šodien ieliks, ok. Jā, šodien, samontēs. Ok, tur būs šodien labi ar tā. Tā visi. Bija kontents, tā kā tā. Laikojiet un, nezinu, komentējiet.